Re, kā laiks skrien. Es taču teicu, ka mēs drīz tiksimies. Nu, ja ne Parīzē, tad vismaz mūsu mīļajā Rīgā. Atcerieties, nesen mēs izcēlām reāli labu piķi. Nu ko? Negaidījāt? Nu, pārdevām glēzni vienam spekulantam, vai kā moderni teikt, vietējam oligarham. Es tev dodu 1 000 000. Piekrīt vai ne? Piekrītu. Tās bija stāsta beigas, bet sākās viss šādi. Jā. Nu tā tad es nopirku māju, un tur mājā ir 3 gleznas. Sākumā glezna bija pie Baibas, un neviens nezināja ne tās autoru, ne vērtību. Varbūt tā glezna maksā vairākus tūkstošus. Sākuma cena varētu būt 200–300 eiro tā kaut kur. Taču es, protams, noskaidroju, ka tā glezna ir šedevrs. Kandīnskas skolnieks! Gregorijs Muta! Gregorijs Muta, tu saproti? Nu, protams, jāatzīst, ka nebiju gaidījis, ka arī Baiba nav ar pliku roku ņemama. Par 3000 es šo gleznu nepārdošu. Kamēr es nezinu viņas īsto vērtību, es šo gleznu nepārdodu. Bet, kundze, nezināms autors, nekad jūs nedabūsiet tik daudz. Pēc tam Indulis aizņēmās gleznu no Baibas. Kundze, lūdzu, piedodiet. Ko? Atdod! Induli! Pastāv. Nesapratu, kas notiek. Viņš skrien. Viņš nospēr gleznas, ko? Savukārt mēs aizņēmāmies no Induļa. Nē, ne jau no paša Induļa, bet, teiksim tā, ļoti kulturāli aprunājāmies ar Kostju. Nu, Kostja, ko darīsim ar tevi? Atnes mums gleznu, ja? Labi. Mums atlika noskaidrot gleznas patieso vērtību, jo Marija, protams, mums neticēja. Iedodiet man krāsas, un es uzzīmēšu labāku. Uzzīmēs, pareizi, uzzīmēt par kaķi. Tā ir glezna, tā ir jāglezno. Bet viņa nesmuka. Taču mēs to izdarījām. Tu pats nerūpīgi paskaties, tur ir laustās līnijas, tur ir ēnas un punkti visā kvadrātā. Tā ir, kā neredz, ka tā ir hēriņā. Tu paskaties, cik tā hēriņa maksā ievada, piemēram, how much is, nezinu, Kandīnskis picture. Ok. Marija! Ko? Panāc! Tad Silvestrs atrada gleznas pircēju, un sākumā viss ritēja perfekti, bet tad... Šī ir kopija. Kāda kopija? Mūsdienu, tā tad viltojums. Es varu pateikt, ka tas ir oriģināls. 1,5 miljona eiro vērtībā. Un cik? 10%. Ko mums bija darīt? Jūs ko, atteiktos no tāda piķa? Taču nē, ne? Kā vēlāk izrādījās, visu šo putru ievārīja Šagāls. Mākslinieks, kuru sauc par Induli. Pie manis ir oriģināls. Viņiem es iedevu kopiju. Viņam pat izdevās pakāst gleznu. Oriģinālu. Iesmērēja man fufeli un domāju, ka varēs mierīgi dzīvot, ko, ha? Kur ir oriģināls? Es tev prasu, kur ir oriģināls? Es skaitīs 3, 1, 2 un... O jā, tad Silvestrs mani brīdināja. Māri tikai nesasienies ar Borisu. Nejoko ar viņu. Borisam tas nepatiks. Nauda. Tam būs jādod. Bet piķi es viņam netaisos atdot. Tāpēc, ka man jāatrod oriģināls. Un ja viņš tev zvana, saki, visi gali pie Māri, viss, lai meklē mani. Un naudu viņam neatdod. Es tev brīdu. Skumjākais, kā ar visu galā man jātiek vienam pašam, jo mans draugs Ārvis sataisies sūdus skaidrā dienas laikā.
Marija, parunāsim mierīgi, labi? Jā, mierīgi. Es teicu mierīgi. Un ar šito idiotu es kopā vienā mājā vairs nedzīvošu. Marina, lūdzu, pagaidi, mums ir gāri parunāties. Man ar viņu runāt vairs nav par ko. Vai nu es aizēju, vai viņš. Arvinu. Marina. Nu, ko tu nesaproti? Tev jāizvēlās. Vai nu tavu meita, vai tas kretins. Piedod, Arvi. Bet tev jāiet. Es zinu. Bet ir arī skaistās puses šajā stāstā, jo pie Silvestra bārā es satiku ļoti skaistu sievieti. Es atvainojos. Jums ļoti skumjas acis. Neesat laimīgi, ja? Diemžēl viņas dzīvē skumjo dienu vairāk nekā skaisto. Tā neies cauri. Es toņi pat pie tevis aizbraukšu, un tu man izstāstīsi. Kā draugam. Tās ir manas problēmas. Keita, tās nav tikai tavas problēmas. Viss gaida, es braucu. Parakstam uz šo un izjūšimies mierīgi. Te ir rakstīts, ka dzīvoklis pāriet tavā īpašumā. Pareizi rakstīts. Dzīvoklis pirks uz manu vārdā. Tu nekur nestrādāji. Kur tu dabūji naudu? Tāpēc paņem savus mānus un ej pie savas jaunās ģimenes. Mans dzīvoklis, un tu tā ja nezini. Saprati? Это моя квартира, не будешь здесь жить. Ты поняла или нет, а? Я вернусь, ты не подвижный, убью нахер, поняла? Поняла, спрашиваю? Bet ko es jums te visu stāstu? Labāk skatieties, kas būs.